Zināt, baloži biežiem izknābuši acis. Forši. Es atvainojos. Sūda mobīlie. Kad tiešām jāzvana, vienmēr noraujas. Kāda jēga? Tu nezini, ko tās telefonu kompānijas dara. Čakarē tev ar mobilo telefonu. Viņiem patīk pārtraukt sarunu. Zini, kāpēc? Jo cilvēks noteikti zvana vēlreiz, un šī atkal noplēš augsto maksu par pirmo minūti. Ja viens spēja piezvanīt, jo ar 3 stundu bateriju pietiek sūda 20 minūtēm. Ja esi aiz kalna, atskan kas tāds. Arī tad, kad brauc cauri tunelim un taisa tos arvien mazāku. Zini, kāpēc? Lai vieglāk pazaudēt. Tad jāpērk jauns. Manas mātes telefons nezuda. Numuri tālsarunā jāspiež 2 stundas, PPP4, PPP5, nepareizi nospiedu, jāsāk no jauna. Parastais telefons nekad nepazūd. Un skaneri noķer tev numuru un zvanās pa visu pasauli. Viens pieslēdzās manam numuram un zvanīja uz Afganistānu. Padomā tik. Es nezinu, pat kā tāda sūda Afganistāna izskatās. Un pat tad, ja zinātu, nepļāpāt ar tiem mirlām 3 stundas, pat ar tēti 3 stundas nerunāju. Tie mobilie telefoni tevi sačkarē. Zini, kas notiek ātrās ēšanas iebrauktuvēs? Pagaidi. Kāda jēga runāt? Leo Gets, privāta detektīvs. Privāta detektīvs? Jūs negribētu detektēt manu locekli? Ko tādu? Manu locekli stulbais mēgli. Apklusti noladēts. Ļoti asprātīgi. Tas man dārgi maksā. $3 par atbildi. Viņi mani čakarē, un tagad arī tu. Telefonā tu izklausies iespaidīgi. Pareizi. Telefona varenais. Kāpēc es sarunājos ar tevi pa telefonu? Pāzūda no šejienes. Mājās. Kas tev ar seju? Ja sieviete saka nē, tad nē. Es tam puikam sāku iepatikties. Tad viņš būs pirmais. Lai būtu. Piedrāst.